Pirmais uzbrukums nesekmīgs Jūrmalniekiem, tad jau Valmieras komanda uzbrukumā. Labi sāspēl Rozīts un Jonāts triec bumbu grozā no augšu. Rozīts. Vēlreiz piespēl Jonātam, vēlreiz 2 punkti no groza apakš. Šī sadarbība Valmierai spēles sākumā. Ziediņš. Ziediņš pret Jonātu. 1-1 apspēlē viņu. Izdara 4. komandas piezīme, tagad gan nevar pārkāpt noteikumus viesi, un tas viņiem nav vajadzīgs. Bloķēts metiens stūrī. Valmieras komandai tāda Elksnis, meklē Kušnīrovu, Šmīts. Un Šmīts realizē 3 punktu metienu. Čaut +8 uz tablo. Lāks izmanto Žvīguru, piespēl Kārlim, tālāk jau bumba pie Kaufmaņa un lidojumā uz grozu. Tā kā, varbūt nav tās patīkamākās atmiņas. Jūrmālas uzbrukums Pinete. Palīdz pret Rozīti, izšķirās Tālmetienu, Rozīts bloķē metienu, otrais bloķētais metiens Rozītim un Valmierai iespēja aizskriet pretuzbrukumā. Kaufmans, Kārlis un 2 punkti ar noteikumu pārkāpumu. Laba notikuma sekvence Valmieras komandai jau. Šie nav tie labākie metieni, jā, Laks, protams, ir izcils snaipers, bet pēc dribla nedaudz pat lidojumā sāniski met Mārtiņš Laks. Tagad 2. ceturdaļā. Jūrmālas uzbrukums, Pinets sāsina spēli. Labi maigustības, Ziediņš, sārgājiens Dogs! Vērb savu kombināciju Jūrmalnieki. Jeromanovs vēlreiz metis no tālās distances. Šoreiz precīzi krīt. 5 punkti savā prātā tikko kā saskaitīja. Šmīts virs Stīps. Savā ziņā patīk Ārņa augstsinība. Vēl nesen bija uz tablo bilants nepārāk veiksmi. Un šeit Armāns šķēle kaut ko no veco laiku talantiem. Režģīts Ziedņam, tas nav precīzi Kārlis, izcīņa bumbu savai komandai. Un jau ieskrējies pretinieka groza virzienā ļoti atletisks gājiens, kā jau tu mini. Aizsardzība. Viss izdodās pārķert bumbu Jonātam, tomēr tā nonāk līdz vēl 4 sekundes iespēja ātram uzbrukumam Jūrmālas komandai. Elksnis, tāls metiens un tas ir precīzs ar Jūrmalniekiem pietiks spēka arī 4. ceturdaļai. Elksnis turpina būt aktīvs, apspēlē Kārli. Nomierina. Atzesē tieši tā Valmieras iniciatīva un atkal uz +9 uz tablo. Kaufmans, tālmetiens un Kaufmans turpina būt precīzs. Jeromanovs, tālmetiens, kurš nav precīzs, bet priekšā bija labi aizsargs. Mēdīs, no tālās distances kreistaps Mēdīs. Nav kur steigties, to ļoti labi saprot arī pieredzējušais Jeromanovs. Spēlē garu uzbrukumu, izšķirās pat tālmetienu un ir precīzs Edgars Jeromanovs. Protams, arī paplucināts Valmieras sastāvs jau šovakar. Armāns Šķēle ar traumu malā. Aigars Šķēle. Aigars Šķēle. Ja nekļūdīsies un realizēs sodu metiens Jūrmalnieki, tad uzvar būs. Un šeit skaista epizode! 50% viņiem uzvars un apsteidz turnīru tabulā Jēkabpili cīņā par 6. vietu.